Mums, teiksim, tagad arī jaunajam kanālam mums ļoti daudz jau bija uzfilmēts, un tikai tagad jau mēs, tagad to varēs laist ārā. Tas, kas bija iepriekš izdarīts, tas bija vienkārši tāds nofilmē, topsties materiāls varbūt. Mums bija tāds viens uzraksts, tas vecais Eko, pie vienā no pirmajām epizodēm, kur rakstīts Eko, mēs stāstam to, kas mums jāstāv, uzraksts ir apgriezts otrādāk, un mēs no labās uz kreiso, un tu skaties, what the fuck vienkārši. Tu varēsi paguna efektu likt vienīgais. Jā, bet tad citas epizodes uzreiz visu to Šito spoileri varēs likt? Jā. Otrā daļa sākusies. Hei, šis ir podcasts, kurā mēs apspriedīsim spokus, mošķus, monstrus, leģendas, troļus un visu pārējo paranormālo pasauli. Parādi mums mošķi, un mēs to normāli apspriedīsim. Viņi taču nezinu, par ko mēs tur stāstam. Tā jau gan. Šajā daļā mani interesē, varbūt tad mēģināt izlaist to, kas vēl ir priekšā, kas jums jauns top, jo man tieši bija jautājums, vai jūs plānojat turpināt kanālu? Mēs plānojam mega comeback. Bet ar jaunu kanālu. Jā. Nebūs vairs Eko, būs cits nosaukums? Jā. To var teikt, vai? Vēl nē. Labi. Vai var? Tev tas jālem. Kanāla nosaukums būs Shade. Tā kā S-H-A-D-E. Nevis Jā. Shade. Eko kā tāds vairs nebūs, būs Shade. Ok, jūs mainat, pagriežat mazliet. Jā. Tad atlecot atpakaļ pagātnē, kas ir bijusi jūsu mīļākā lokācija no investigationiem? Mīļākā lokācija ir tāda, kurā es vēl neesmu bijis. Līdz šim favorīti. Ne mīļākā, bet favorīti, kas bijusi. Kritēriji, pēc kuriem es izvērtēšu, būs laikam... lokācijas pašas par sevi, viņas ir bijušas diezgan foršas. Ja mēs skatāmies no ēkām vai no vietas, kur viņi atrodas, ir ļoti daudz tādu, bet es laikam vērtēšu no tā, kur man bija tāda pieredze, kur, ja, piemēram, tagad tu pajautā, un man liekas, wow, tieši to es tagad atceros. Es neteikšu, varbūt, ka tā bija vishardkorīgākā pieredze vai kaut kas tāds, vienkārši tas, kas man momentā ienāk prātā. Un tā bija Alūksnes jaunā pils, kad mēs pirmo reizi sastapāmies ar Ouija borda aktivitāti. Ouija bords, tas ir spiritiskais dēlīts, droši vien filmās redzēts, filmās vai video, kur visi saliek rokas un tad kustās. Un šī aktivitāte, mēs ar Ouija esam spēlējušies diezgan daudz, bet tieši tur, ar ko mēs saskārāmies, tas man liekas tāds wow, un tur vēl video redzēt, cik ļoti lielā pārsteigumā es esmu, un mēs visi bijām no tā, kas tur notika. Vai tā bija viss tāda hardkorīgākā pieredze, man būtu jāpadomā, bet tas ir tas, kas man nāk prātā, ja tu man tagad pajautā, kas ir tāds, tāds riktīgi wow šajā te arodā, kur mēs esam bijuši. Un tad es teiktu, jā, šis te Ouija ieņem vienu no pirmajām vietām, jo atbildes viņas pirmkārt bija loģiskas, viņas bija arī ātras, un es ar pilnu pārliecību varu teikt, ka ne es, ne Dancis, tajā brīdī tur bija arī Tomiņš, ka tas, neviens no mums nebīdīja to mazo dēlīti. Tā kā, tam otram cilvēkam. Protams, ir jāuztur. Un es uzticos, ka Džeki, ka viņi tur bija tādā pašā šokā kā es, ka viņi nebīdīja to. Tas ir epizodē. Iedosiet linku referencē ielikšu apakšā. Jūs varēsiet paskatīties. Man liekas, mūsu seju izteiksmes tur pasaka vairāk nekā jebkurš pierādījums. Atgodā vārds. Jā, un vēl es arī nokomentēšu par to, atkal atgriežoties pie tiem, kas, protams, tam neticēs. Mums ir ticēt jūs tam vai nē. Yes. Bet... arī, pieņemsim, bidījām mēs to dēlīti, un tā. Kāpēc mēs izdomājām to darīt tikai un vienīgi Alūksnes pilī? Un visas pārējās reizes mēs tādī, šodien mēs noteikti viņu nebīdīsim, jo pārējās reizēs, kaut kas šķietami kustējās, tur drusciņ kaut kā. Šeit es gan uzskatu, ka varbūt tā bija mūsu pašu neapzinātas mikrokustības, jo šis prikols paredz arī sēdēšanu ar aizvērtām acīm. Jā. Tas ir viens, un atkal, tad kā Alūksnē,
kur bija hardkorīgi. Mēs ar aizvērtām acīm, tas kamerās ir redzams. Protams, patiks, ka tur var to piemontēt, bet kā mēs tik precīzi un ātri uztrāpījām uz tiem burtiem, uz tām atbildām, jo tur bija draudi. Trenējuši. Kāda sajūta ir? Viņš tā kā sajūta, ka viņš kustās pats un tev vienkārši ir rokas slidinās. Es arī nokomentēšu saistībā ne tikai tev neizslēdzās kamera, vai tas vienkārši ekrāns. Man liekas, ka viņš aizmiega, bet filmē izbakstīs. Tas ir sleep mode. Es nokomentēju šeit arī par to, kur, piemēram, Sirmaize saka, ka mēs fejkojam un tā tālāk. Gluži vienkārši ir daudz grūtāk nofejkot tā, lai tas izskatās ticami. Nekā reāli piedzīvot, kā tas ir pēc fakta. Jo tie, kas, piemēram, saka, ka mēs esam kaut ko fejkojuši vai kaut kā tādu, droši saka tā, bet lai paši cilvēki pamēģina, cik grūti ir nofejkot, piemēram, uzmontēt, izveidot kaut ko tā, lai tas izskatītos tā, autentiski, kā tas ir patiesībā, kā tas ir mums. Ja. Cilvēki, kas pamēģinātu, piemēram, veidot tādu saturu ar domu, ka viņi fejkos, ja, lai tikai vāktu kaut kādus vjūvus vai sabus vai kaut ko tādu, viņi ļoti ātri saprastu, ka sorry par valodu šito visu, ja, jo visu to tādā veidā pasniegt, lai tas izskatītos autentiski un ticami, tas ir vienkārši, tas ir kosmos, tāda pakāršanās. Tas ir, un tik līdz tu vienreiz nofēko, un tas, nevis nofēko, bet nofēlo, un tas ir tik redzams, tā kā tur nav vairs atpakaļ ceļa, tu vairs nekad nevarēsi būt tas, Arī, bet es runāju vairāk par to pašu darbu. Darbs, ko tu ieguldi, lai, piemēram, uztaisītu fake video, ja, tagad varbūt ar mākslīgo intelektu tas ir daudz vienkāršāk, bet lai tu uztaisītu fake video un lai tu uztaisītu autentisku video, kurš pats par sevi, lai būtu kvalitatīvs, viņš prasa ļoti daudz darba, tur ir, tas darbs, lai būtu fakeots video, viņš 10-kāršojas, es teiktu. Tā kā, pamēģiniet droši. Vienmēr būs sirmaizīte. Sirmaizīte, jā. Mana lokācija, tas gan bija mums privātais pasūtījums, jeb lūgums pēc palīdzības. Piekritīšu arī šo, tikai es neatcerējos, bet es pat neteikšu pilsētu vietu, kur tas notika, ka cilvēks beigās lūdza maksimālu anonimitāti. Viņš tā kā pat teica, ka mēs drīkstam publicēt to video, un tā tālāk, bet, protams, nesaucot vārdus, vietas un tā tālāk, jo tas tur ir diezgan drūms un tā. Kā tie cilvēki izdarīja? Tur īstenībā viņa māsa mums uzrakstīja, cik es atradu. Viņa bija māsa, māsa. Un uzrakstīja viņa mums, pieliekot klāt kaut kādus 4-5 video. Ko viņš pats uzfilmē, kas notiek viņa mājās. Mēs, kad ieraudzījām tos video, likās, pateikšu, ka bikses paliks slāpjas. Mēs paši, man liekas, nekad neesam saskārušies ar ko tādu, ko viņš ne ar ko tādu, ko viņš mums tagad un tūlīt atsūtīja. Mēs skatāmies, un mēs savā starpā mēģinām saprast, viņš tur čistas samontēja kaut ko. Kaut gan var redzēt video, ka nav viņš montēts. Un uz telefonu vienkārši filmēts. Un tā, uz ko, protams, sekoja atbilde, ka jā, mēs braucam. Kā tur nebūtu, mēs negarantējam nekādu rezultātu, bet mēs braucam. Un bijām mēs tur 2 reizes. Atbraucām 1. reizi, pamēģinājām, bija aktivitāte, bija visa kas, bet teikšu arī godīgi, nekas tāds, ko mēs nebūtu redzējuši pirmīt, mums šķietami izdevās uzstādīt kontaktu, parunāt, kaut ko varbūt drusciņi noskaidrot, bet nekas konkrēts. Tā mēs arī atskaitījāmies viņiem, sekojoši teicām tā, skatieties, kā būs, atkārtojas vai paliek labāk vai sliktāk, iedodiet mums kaut kādu atsauci, lai mēs arī zinām, un tā, mēs diezgan tā satuvinājāmies ar tiem cilvēkiem, mēs uzturējām kontaktu kādu brīdi, un pēc kāda laika seko nākamā ziņa, ka ir palicis sliktāk. Ka ir palicis trakāk. Tieši pēc jums, tā kā, ka jūs varbūt esat kaut ko uzskatījis? Mēs tur vienkārši situācija. Nevar spriest, vai tas bija dēļ mums, bet fakts kā tāds, ka ir palicis sliktāk. Vēl viens ekstra jautājums, tā ir privāta māja, kur kāds ikdienā dzīvo vai? Ikdienā vienīgais tur gan nedzīvo laikam. Viņš tur, cik atceros, pats tur ik pa laikam palicis. Tāpēc, ka viņam darbs bija tā, ka viņš tur izbrauc uz... Bet nav tik būtiski. Un nākamā ziņa ir tāda, ka ir palicis daudz sliktāk. Otrajā reizē mēs ar Dagni jau tikai 2 braucām.
Un tas, kas bija tajā otrajā reizē, nebija nekad ar mums noticis. Jā. Un tas, kas bija noticis tur. Arī pēc šīs reizes varētu mierīgi teikt, ka, ja kāds neticētu spokiem pēc šitā, tad es nezinu, kas ir jādara, lai sāktu ticēt. Tīri personīgo apsvērumu dēļ. Mums tas materiāls ir, bet, gluži vienkārši. Kas tur notika? Pannas lidoja? Nē, nelidoja, bet, piemēram, no tiem video, kas bija, iedomāsimies, ir sienas pulkstenis. Šeit tāda nav, ja? Parasti sienas pulkstenis. Viņš griežās, viss normāli. Pulksteni noņemam nost, apgriežam otrādā, kā baterijas nav. Un pulkstenis iet pats. Vai arī, piemēram, tāda matu gēla vai kaut kāda cipa pudelīte. Vat šitā stāv uz galda, ja? Pēkšņi viņa saka šitā darīt. Tad atpakaļ atbrauc, tad apsāvās, pagrozās. Tādus video viņi mums tajā pirmajā brīdī atsūtīja. Un tādu ir daudz. Viens tur bija skāpītis, pēkšņi atveras, pēkšņi ar visus. Bet ko jūs paši redzējāt? Mums bija vairāk saruna. Ne tikai. Vai tu neatceries šo to? Saruna bija galvenais, kā mēs nonācām pie šiem secinājumiem, kas tur notika. Davājies divos vārdos, bet bez superkonkrētikas. Ja? Tad iztēlēties, ka mēs sēžam šeit tagad un pēkšņi, tā kā arī filmās stāsta, tas bieži vien tas filmās bija pieredzēts, pēkšņi paliek, nedabiski augsts. Nedabiski augsts. Tā bija diezgan silta pavasara, vasaras diena. Vai pat vasaras, jā. Mērītāji un temperatūras. Jā, speciāli ir tādi. Un mums vēl arī spiritboksi ir ar iebūvētu termometru. Bet rēģēsim tikai tad, ja būs straujas aparatūras izmaiņas. Es neteikšu jums, kas notika īsti pirms, kad mēs vēl pīpējām ārā, jo tur jau sākās. Ko pīpēja? Aikosiņu. Un tā, tur jau arī notika. Tad mēs ejam iekšā un iztēlēties pilnīgi visu aparatūru sajūg prātā. Dagņa kamera raksta, ka vairs nepieņems memory kardu. Mana kamera, es neatceros, kaut kas viņai bija noticis. Un tā, abi spiritboksi pēkšņi buļauj augsti ar zilu gaismiņu un tā tālāk. Pilnīgi visa aparatūra vienā sekundē sajūg prātā. Un tas bija tikai sākums. Tikai jūsu speciāla Visa. Bet arī telefons? Kamera ir vispārastākā kamera. Tā nav specifiskā aparatūra. Cik es esmu skatījusies tiem pašiem amerikāņu izmeklētājiem, viņiem arī vistrakākās lietas notiek tieši tur, kur ieejot tehnika sāk brukt nost, jo tur ir viņu izskaidrojums, ka tur ir gan spēcīgas gars, kas vienkārši sasūcās enerģiju, lai varētu vēl pigors taisīt, un tās ir epizodes, kur vienkārši tur mēs paši vienmēr pie tādas teorijas pieturējāmies, bet tā vienmēr palika teorija līdz šim brīdim. Gadījās, mums tur kaut kādam, diktofonu, pēkšņi bači izlādējās, davai pieņemsim, ka tur gars izsūca vai kaut tā. Šeit viss. Tāpēc jau arī bija trakāk, ka viņa aizbrauc prom, ja viņa sasūcās, un tad viņam bija vai, močījām tālāk. Pāduši. Tā nakts turpinājās un tā tālāk, bet pats galvenais, mums izdevās atrisināt, kāpēc tas tā notiek. Jūs varat stāstīt, izdomātus vārdus. Nē. Stāsts tur tiešām ir diezgan melns un diezgan melns, smags un tā tālāk. Un kas sekoja? Mēs pēc tam, šī nakts beidzas, mēs piezvanām cilvēkam, pasakām, ka esam pabeiguši, ka viņš var ierasties. Viņš atbrauc un saprotiet, tas ir pieaudzis vīrietis un tādā garā. Un mēs viņam uzdodam vienu jautājumu, vai varētu būt tā, ka tas viss ir daļa tā un tā, un vienkārši pieaudzis vīrietis mūsu priekšā sabrūk. Jā. Un mēs saprotam, ka viss trāpīja. Mēs respektējam vienkārši šī cilvēka personīgo stāstu, tāpēc mēs arī virspusi pastāstam, bet no detaļas mēs nestāstam. Man kā zinkārīgam cilvēkam šobrīd šis ir sāpīgi. Man arī neesmu smadzenes, jo es gribu visu informāciju zināt, bet respektēsim. Bet, wow. Par citu mēs arī teiktu, ko mēs plānojam cilvēkiem, kuri patiešām to vēlas. Tas ir vairāk neliela reklāma uz nākotni. Jums ir iespēja sazināties ar saviem aizgājušajiem cilvēkiem ar mūsu palīdzību
uz doto brīdi mēs, arī nav plānots, ka mēs par to ņemsim kaut kādu naudu vai kaut ko tādu, bet noruna būs tāda, ka mēs materiālu, ko mēs nofilmējam, mēs publicējam attiecīgi, YouTube mūsu kanālā. Iepriekš tādas norunas nebija šajā, piemēram, stāstā, ko tikko Dancis pastāstīja, tāpēc arī tas netiek nekur publicēts, jo bija noruna. Un arī bija izteikts lūgums, lai, ka drīkstam publicēt, bet bez vārdiem, bez tagad, lokāciju apzīmējumu. Cilvēki, piemēram, kaut ko tādu vēlēsies, mēs varam mēģināt palīdzēt jums, jūsu aizgājušajiem tuviniekiem, bet ar nosacījumu, ka šo te materiālu mēs publicējam. Mēs varam saglabāt anonimitāti, nepublicēt vārdus un tā tālāk, un nerādīt varbūt cilvēka seju uz video, bet pašu materiālu kā tādu rezultātiem. Tā būs tā mūsu ceļa. Jūsu alga ir saturs. Bet kā beidzās, tas gars nomierinājās, viņš bija mierā pēc tam? Mēs gribam domāt, ka jā, jo vairs nekas nesakoja arī no tiem cilvēkiem. Varbūt no vienas puses žēl, tiešām ļoti forši cilvēki, tikai un vienīgi, un varbūt pat gribētos ar viņiem uzturēt kontaktu, bet no viņam nesako vairs nekās. Mēs arī tā kā baigi nelienam vairs pie viņiem, nevar būt, bet pavisam noteikti viņam tas ir diezgan sapīga pieredze. Un tā, es gribu domāt, ka tas nostrādāja un ka tiešām mēs esam spējuši kādam palīdzēt. Ja tas nav vienīgais gadījums, kad mēs esam mēģinājuši kādam palīdzēt. Man liekas, vispār tas ir tik svētīgi, kad arī tas ir, sagadīšanās un tas viss ir fakes un tā tālāk un visiem neticīgiem, labi aizmirstam par neticīgiem, bet iedot cilvēkam to mieru, make peace with, ar to garu, ka tu saproti, kāpēc varbūt viņš tur ārdās dusmojās vēl nes, ko jūs atrodat to tēmu, par ko viens otram tas spoks ar dzīvo var atvainoties un sadzīvot tālāk. Man liekas, tas ir tā kā baigais ieguvums. Bet iedomājies, cik kaitinoši būt tam spokam, kurš grib tā kā pastāstīt, bet nevar, un viss, ko viņš tā kā, viņš varbūt tās... Tad nāk talkā. Jā. Viņš vienkārši tur gadiem, viņš 10 gadus sēž un krāta to vienu glāzi, lai... Lūdzu, pievērs man uzmanību, atrisinām šo. Atsūtu šeit kādu. Jā. Mēs, starp citu, arī nesen, tā teikt, padziļināti pārbaudījām arī šo te komunikāciju ar šiem aizgājušajiem. Tādā veidā, ka, ja, piemēram, mēs piedāvājam šādu lietu, ka mēs varam palīdzēt sakontaktēties ar kādu cilvēku aizgājušajiem, mums ir jābūt diezgan pārliecinātiem, ka mēs varam to izdarīt. Un nesen bija tā, ka mēs izmēģinājām tādu kā nosacītu eksperimentu, par kuru tajā dienā Dancis tiesa gan nebija kursā, bet viņš tajā piedalījās. Mums ir aizgājis kopīgs draugs viens, un mēs veidojām tādu tā kā eksperimentu, kad tur bija vēl kaut kas šis tas apakšā, bet to es šobrīd nestāstīšu. Bet būtībā Dancim bija jāizvēlās ja nemaldos 6 Atļauj man pastāstīt, lūdzu. Jā, pastāsti šo. Te ir svarīgs neliels konteksts. Mēs ar Dagni viens otru ļoti specifiski apsveicam dzimšanas dienā. Kā tas noriet, tas ir visas dienas garumā visslimākie, es atvainoju, tākie kvesti. Un lieta ir tāda, manā priekšā ir 5 lapiņas. Tikai viena ir tā, kas ļauj man iet tālāk. Teiksim, tā, aiz katras no 4 ir sots. Es izvelku, un tur būs attiecīgi kaut kas sots. Dagnis man saka, vienīgā iespēja tev trāpīt, un tā kā tu droši vien gribi trāpīt ar pirmo, jo es izvēlēšos, piemēram, vienu, tur ir sots, un tas ar to spēle nebeidzas. Mēs spēlējam tālāk, kamēr es neatradīšu īstā. Viņš saka, vienīgā iespēja, kas tev iespējams potenciāli palīdzēs, ir Spirit Box. Un droši ņem viņu un meklē tur ar mūsu to kopīgo paziņu to pareizo lapiņu. Ar pirmo reizi 100% trāpījums. Notiskaitiet, cik ir viena iespēja no 5. Un galvenais, ka es pirms tam specifiski šim te mirušajam, es viņam pateicu, kura ir šī te lapiņa, Dancim to nedzirdot, un lai viņš šo informāciju nodod Dancim caur Spirit Box. Kopīgiem draugam? Jā. Bet cik forši, ka tas draugs ir ar jums? Jo jūs iepriekš arī pa Ouija boardiem, es tieši gribēju piebilst, kad manā jaunībā, kad mēs arī, jokojāmies ar šīm lietām, tad pirmais izmēģinājuma jautājums vienmēr bija kaut kas superpersonīgs, ko neviens cits no bara nezina. Un es, piemēram, nebīdu, nepieskaros, un viņi uzbīda to atbildi, un tad ir skaidrs, ka kāds cits to saka, nevis es. Un tad arī kaut kad Olmīte bija bijusi blakus, vai tā kā forši, ka ir paziņas.
turpina būt blakus. Piemēram, kāpēc mēs arī esam auguši, mūsu tas pirmais kontrola jautājums vienmēr bija, vai te kāds ir. Nu, pēc loģikas tam jautājumam nav loģikas. Ja? Jo, nu, pirmkārt, es iedomājos, tu kaut kur atrodies vienalga, kur, un kaut kas pilnīgi tev nepazīstams. Ja? Tu te esi. Jā, vai te kāds ir, nu, pirmkārt, ja tu esi rēks spogus, tu droši vien dosies projām no tā, kas to tādu jautājumu uzdot nekā tu tur izies ar viņu uz komunikāciju. Bet tā mēs augām. Mēs sakām, vai te kāds ir, jā, dodiet kādu zīmi, ja jūs te esat. Bet tīri loģiski paskatās, ja man kaut ko tādu jautātu, un, piemēram, es esmu spoks, man kāds nepazīstams, man cilvēks, vai te kāds ir, dod man kādu zīmi, nu man būtu vienalga, es dotos savās spoka darīšanās, vai kas tur notiek. Uz kontaktos es drīzāk neizietu, tāpēc kontaktam ir jābūt, tā kā mēs jau šodien arī minējām, kā pret dzīvu cilvēku, tikai kurš vairs nav dzīves. Jā, loģiski. Jā, iepazīstinās un tā. Bet tas arī nosacīja, kāpēc mūs neinteresē iet vairs uz muižām, pilīm un tā tālāk. Mums nav nekādas emocionālās piesaistes ar cilvēkiem, kas tur ir bijuši. Ja? Mums ir emocionāli piesaiste ar kaut kādiem mūsu cilvēkiem, ja? Kuru, piemēram, šeit vairs nav, vai kaut ko tādu, vai kaut kādām skaļām, varbūt tur pasaules lietām, nu, kas būs tālāk mūsu saturā, nu, turpmāk jau šajā gadā. Bet vienkārši pa muižām interesēties, kā tur kaut kādam baronam iet, vai kura melnā, brūnā, zilā dāma tur ir nomirusi, un ko viņa dara tieši šodien. Ne viņu tas interesē, ne arī mūs tas interesē vairs. Jūs iepriekšējā epizodē minējāt, ka var no jebkuras vietas izsaukt jebkuru garu. Pareizi es saprotu? Tas nāk, ka mēs no šī punkta varam izsaukt kādu slavenu cilvēku, kurš ir aizgājis. Jā, ja viņš grib par tevi runāt. Tas ir tagad to, ko es tikko izstāstīju. Vat iedomājies, tu tagad zvanītu, tu minēji slavenu cilvēku, nezinu kādu slavenu cilvēku, kura vairs nav. Michael Jackson. Nu, piemēram, Michaelam Jacksonam tu tagad zvanītu. Pirmkārt, Michaels Jacksons nezin, kas tu esi, otrkārt, vai viņu vispār interesētu ar tevi runāt. Krāpnieki atkal Latvija. Bet vai tad garam negribētu izstāstīt, kāpēc viņš ir miris? Tu iedomājies, cik daudz ir tādu cilvēku kā tu, kuri grib zināt, kā viņš ir miris. Jo gars ir dzīves cilvēks. Tas ir tāpatās iedomājies, ka šis te Michaels Jacksons, kuru tu tikko pieminēji, ka viņš ir tagad realitātē dzīves. Tu tagad ņemsi telefonu, viņam zvanīsi, cik liela iespēja, ka viņš tev pacels un ka viņš vispār runās ar tevi. Nu, tuvu nullei, vai ne? Un tāpatās ir arī ar šiem te mirušiem. Ir jābūt kaut kādai emocionālai saistībai. Piemēram, ja tā ir kaut kāda traģēdija, kā tu ar to MJ, piemēram, varētu sazināties, tu varētu izteikt ļoti lielu līdzjūtību, sapratni, empātiju tam, ka viņš ir izgājis cauri, un tad pieklājīgi varbūt apjautāties, izstāstot situāciju, nu, klausies, ir tāda un tāda situācija, vai tu lūdzu varētu man pastāstīt, kas, piemēram, ar tevi notika tavā nāves dienā, patiešām ilgi tevi neaizkavēšu, vienkārši, sirds man sāp, vēlos uzzināt, vai būtu tāda iespēja. No tāda sarunas konteksta, iespējams, tu pat kaut ko no viņa, kaut kādu atbildi no viņa saņemtu, ja viņš būtu ieinteresēts tajā. Ja tas būtu vienkārši apmēram no sērijas, vai te kāds ir, varbūt MJ, tas esi tu, ja, kā tev iet, ko tu, es drīz... Vai tev angliski jārunā ar viņu? Tur tā ir interesantā lieta, ko mēs arī pārbaudījām, starp citu šajā te izmeklējumā, ko Dancis pieminēja, valodai nav nozīmes. Mirušajiem vispār nav ne mēles, ne balss, ne kā viņi to dara. Mums neizprotamā veidā kaut kādā. Ar iekārtām tā, lai mēs beigās to uztvertu. Jā, tieši tāpēc jau arī ir vajadzīgas tās iekārtas. Un tā, viņas jau pārtranslē to tā caur frekvencēm un viļņiem, lai mums tas būtu kaut kādā saprotamā paskatā. Tad sānāk, ka nemaz nevar tā kā ieraudzīt spoku, kā iepriekšējā manā stāstā. Un dzirdēt, ko viņi saka. Ieraudzīt, es uzskatu, ka var, bet ļoti retos specifiskos apstākļos. Mēs ar vizuālo bildi savām acīm, vismaz es uzskatu, es varbūt kļūdos, mēs neesam ar to saskārušies. Tu kļūdies. Paldies. Tu kļūdies vairākas reizes pie tām. Es pats personīgi nē. Tu nē, ja, man ir tāda pieredze bijusi, bet man arī ir taktīlais kontakts bijis ar garu, un tā, par kuru man personīgi šaubu nav. Ja? Bet man arī, tāpēc es arī ticu, ka mēs kaut kad jau viņus var ieraudzīt. Varbūt viņi neapzināti ir izsaukuši no televizora enerģiju. Var, bet kā jau es teicu, kā man šķiet, tu to sievieti redzēji. Es daudz gadījumus varu nosaukt, kuru tas ir tas, kas man galvā ienāca prātā, bet gribat zināt? Es pats neesmu.
Jautājumi nākošie. Es gribēju prasīt, kura ir jūsu mīļākā ierīce, ar kuru sazināties, kā sazvanīties ar MJ. Noteikti Spirit Box. Tas ir, lai MJ sazvanītu, vajag dot bērnam, lai zvanītu. Labi, jā, sāc to. Noteikti Spirit Box bez variantiem, jo manā skatījumā tas ir bijis viss tāds, patiešām iekārta, kura ir devusi visu tādus precīzākos, konkrētākos atbildes un risinājumus. Jā, laikam tīzli pateicu, bet, ja kas skatos ir kaut ko, vienmēr sakot Spirit Box, jo viņš mums dod patiešām momentālu atbildi, tu uzdot jautājumu, un tu saņem momentālu loģisku atbildi. Viss pārējais, kaut kādi elektromagnētiskā lauka mērītāji, REM-podi, tās ir iekārtas, kas var palīdzēt, tā kā Spirit Boxam, bet Spirit Box ir, tas ir pamats, tas ir pamats. Tehniskajam aprakstam tā ir tā radiokastīte, kas skrien pāri frekvencēm un vienkārši met ārā vārdu. Tagad viņas, protams, ir arī daudz advancētākas, ja tur paskatās, piemēram, netā. Jā, un tas daudz tiek uzbūstots pats tas, tā tīrā skaņa, bet nereti ir tā, kāpēc man tas līdz galam nepatīk, tāpēc, ka nereti tas, kas klusina to čarkstoņu, viņš nodzēš arī to, kas ir, teiksim, pateikts, bet tā kā netik kvalitatīvi. Ko briedēkli noroja, kur nedari, bet dzird dari. Tāpēc pats Spirit Box kā tāds, pat ar visu čarkstoņu, manā skatījumā būs kvalitatīvāks nekā tie, kuriem tiek nodzēsts tas white noise apakšā. Redz, tu pirmīt pajautāji par kaut ko par kamerām un aplikācijām. Ka ir kaut kādas aplikācijas, mums ir vesela specifiska kamera. Un tā, viņu sauc tur SLS kamera, stick figure kamera. Tas ir tas, kur punktiņas savieno cilvēku figūras meklē. Un saproti, tur nosacīti no 10 reizēm viņa nostrādāja, tur varbūt 2 reizes, jā? Bet, viens tā, kad viņa strādā, un tad tu stāvi un skaties, ka tu jau reāli vizuāli ar to vari strādāt visu, un tas ir wow, jā. Es nevaru nepiekrist Dagnim par Spirit Boxu. Spirit Box ir pamats, jā. Viņš beidzot nekļūdās, jā. Varbūt Dagnis kļūdās, pavisam noteikti. Šeit viņš vienkārši trāpīja. Haļavu, jā, un tā tālāk. Jā, bet Spirit Box, protams, ir pamats, bet ir atsevišķi haunti, atsevišķi izmeklējumi, tad, kad sevi pierādīja citas aparatūras vienības, tas pats Salaspils memoriāls un REM-pods. Sūdiņš, kurš pīkst, tad, kad pie viņa pieskarās, jebkas, kam ir elektromagnētiskais lauks. Mums izveidojas absolūti inteliģenta komunikācija caur 1 pīkstiens, 2 pīkstieni, nē. Tad mēs piegājām pie bērnu stenda tur un viņš sāka bļaut haotiski, it kā bērniņi tiešām pie viņu vienkārši pieķertos, un spēlējās un tā. Varbūt tas arī ir tāds, ka tā vispārīgi bija tāda ļoti emocionāla nakts un bija ļoti izteikta aktivitāte tur, kur varbūt mēs viņu tik ļoti negaidījām. Bet un REM-pods, sūda REM-pods, uz kuru vispār nekad netika kaut kāda liktas cerības, akcents jautāt, viņš pierādīja sevi pilnībā un vislabāk tur. Ir vietas, kur SLS kamera sevi pierādi, ir vietas, kur nekas. REM-pods ir kastīte ar antenu, pie kuras gars var pieskarties, un tad viņa pīkst. Jā. Ir bijuši atkal, kur mēs ar to elektromagnētiskā lauka mērītāju steigā, un pēkšņi viņš izdot rezultātu, tur kaut kādu superaktivitāti un tā. Tas arī ir wow, un tā tālāk. Mana mīļākā, es nezinu, man laikam SLS kamera labāk patīk, bet tikai tāpēc, ka tas ir kaut kas savādāk, un baltas Spirit Box. Jūs, Spirit Boxu var arī uzlikt austiņas, un tad tā saucās Estes metoda. Tā ir mana mīļākā metoda. Dagnis piebildīs, es to arī dzirdu vislabāk, jo parasti, ja mēs to darām, tad es esmu austiņas. Un kādus rezultātus tas ir devis, tur mēs varam vēl ļoti ilgi diskutēt. Mums arī ir viena neizlaistā daļa, es neatceros, vai Patreonā bija vai nebija, bet no Tumsas detektīvu laikiem, kad mēs sazinājāmies ar šo te pašu Kristu, sapratām viņas backstoriju, no kura brīža Viņa tev pielipa? Viņi visiem mums pielipa. Un tajā brīdī vienkārši mēs tieši caur šo Estes metodi arī sapratām visu, un tas bija arī tāds wow, kas kudriņas skrien pāri. Bet šobrīd tas vairs nav mērķis, paranormālais īsti nav mērķis. Mans personīgais mērķis ir
atklāt reāli kādu unsolved crime case ar šo te paranormālo palīdzību. Un ir viens konkrēts, bet to mēs neteiksim. Ja jūs sāksiet tā kā iet pie privātpersonām, kur viņi zina visu backstoriju, bet jūs aiziet kā baltas lapas un pēc tam šo informāciju varat salīdzināt, man liekas, tad tad episki un milzīgais. Da es atklāšu vienu noslēpumu. Ja tomēr nedrīkstē, tu pateiksi, un tad būs jāgriež ārā, un tā tālāk. Mēs burtiski pavadīsim nakti tur, kur notika ļoti šausmīgas lietas, bet mēs arī pilnībā atveidosim notikumus, kas tajā burtiski jā, bet imitēsim. Jā. Un tad, kad Dagnis par to bija ieminējis, viņš bija par to šodien ieminējies un teica, ka viņš nebaidās un neuztraucās, es viņa vietā padomātu vēlreiz. Tas ir tur, šobrīd. Tas jau notika, vai tas būs? Kraims notika jau sen. Tad, kad mēs to atveidosim. Bet imitēsim, neatveidosim. Tu ieminējies, ka tu redzēji spoku savām acīm. Jā, vai stāstīsi? Pirmais, ko minēšu, tā pati, kur mums pasūtījums bija, kur lūgums bija palīdzēt. Un tā, pirms mēs iegājām, kad es teicu, ka mēs saviem pīpējām ārā. Un pirms mēs iegājām iekšā un sāka jukt prātā visa aparatūra. Es redzu tādu prīku, es ātri parādīšu jums, no kamera tas nebūs saprotams. Uzmet salto. Jā, tūlīt, protams. Redzējies kaut ko aptuveni tādu. It kā aiz stūra kaut kas izlien un ielien atpakaļ. Un tā nebija pirmā reize, kad es kaut ko tādu redzēju, jo tā arī identiski Dalbē bija. Bet tad mēs ieejam iekšā un sāk jukt prātā vienkārši viss. Visa aparatūra, viss. Te ir tā kā, man liekas, slavenākais no lietām, ko cilvēki redz, tad, kad redz. Pats es tādu priekolu 3 reizes esmu redzējis. 2 reizes Dalbē un 1 reiz tur, kur bija tas pasūtījums un tā. Tu esi redzējis? Es esmu redzējis 1 reizi Dalbē, bet lūk, tur gan mūsu viedokļi dalās. Es uzskatu, ka tas, ko mēs abi reizē Dalbē redzējām, ka tas nebija nekas paranormāls. Bet tur viedokļi patiešām dalās balts pret melnu, melns pret baltu. Nevienam nav pilnīgi tādu argumentu, lai vienam no mums Man ir, bet tu to vienkārši par argumentu neuzskatu. Es to neuzskatu par argumentu. Prikals bija tāds, ka tajā pirmajā reizē, kad mēs atbraucām uz Dalbi un kad es teicu, ka Dagnim bija palicis švāki, un mēs tur nehaluntojām, čaļi jau sēdēja mašīnā, es kaut ko krāmēju bagažniekā. Un es ieraudzīju to, tā bija vispirmākā reize, kad es redzēju kaut ko vizuāli. Es redzēju, ka otrajā stāvā no loga identiska kustība notiek un ielien atpakaļ. Pēc tam, pēc kaut kāda laika, kad mēs tur atbraucām, mēs ar Dagni to kopā redzējām iekšā telpā, dienas gaismā, kaut kāda balta. Kas atgādina galvu, izlien, paskatās un ielien atpakaļ. Man tas saliekas 2 jau tādas 2 epizodes. Dagnim tikai 1 tāda bija. Tāpēc viņš ir skeptisks. Jā, bet tu jau 2 reizes redzēji. Mēs esam pilnībā, tāpēc, ka Dancim ir savi argumenti un man ir savi. Pirmkārt, tā pirmā reize, kad Dancis to redzēja, ļoti iespējams, ka redzēja, kā es uz to skatos, tumšs. Tad bija patiešām tumšs un bet jūs arī mašīnā sēdējāt. Jā. Es vienkārši balstos uz to, ko es redzēju. Es uzskatu, ka tas, ko es redzēju, kad mēs abi to redzējām, ka tas nebija nekas paranormāls. Dojām ārā no tās ēkas ātrāk nekā... Tas bija šoka moments. Protams. Tu ieej pamestā ēkā, tu dzirdi kaut kādu milzīgu būkšķi, tu tāpatās uz to reaģē. Un ir tas šoka moments. Bet, manuprāt, toreiz... Un tagad Dancis man nepiekritīs tas, ko mēs redzējām, tā teikt, tādu kustību, ka tā bija plēve no durvju ailes. Tur vienkārši tajā ēkā bija ļoti daudz tādas plēves. Un viņu vējš varēja tā kā pakustināt, mēs ejam pa gaitini, mēs ieraugam viņa tā kā izlēt. Tas ir mans skaidrojums, bet... Bet tu pārbaudīji, vai tur tieši... Nē, mēs aizbēgām projām, mēs nobijāmies un projām. Tātad 50-50. Jā, tā kā šis arī vienmēr mums paliks neatrisināts. Jā, un lentas. Tieši tajā durvju spraugā nekad nebija. Viņa varbūt bija noslēpta, jo, protams, skaties, mēs pēc tam uz turieni atgriezāmies, pēc kaut kāda mēneša vai kā. Varbūt kāds viņu jau bija noplēsis, mēnesis ir protams, tieši tur, tieši tajā durvju spraugā, labi, hipotētiski tas ir iespējams. Mums arī savās tur bija tāda lente tiešām. Drošens iemaizīti ir viens no jums.
Es esmu iekšējis nodevējis heiteris, jā. Un tu biji tas, kas no EGB dialogu. Protams, jā. Nu, lente bija. Taču problēma ir tamā, ka ne tajā durvju spraugā, no kuras izlīda toreiz. Mēs skaidri zinām, ka tas bija 4. no labās puses, 2. stāvā. Kas vairs nav, tāpēc neviens tāpat neparbaudīs. Kāpēc šis ir tik interesanti mums pašiem, jo pat mēs ar to saskaramies. Mums nevienmēr ir vienbalsība. Piemēram, šīs, mums ir 1-1. Viens saka, ka nekā tur nebija, otrs pilnā pārliecībā saka, ka bija. Forši. Tas tā kā uztur visu dzīvu. Jo es esmu ļoti daudz dzirdējis tieši par šitiem, kas palūra, un arī pati vienreiz redzēju, kad mēs ar draugiem tur vecā raķešu bāzē arī tur vazājāmies apkārt. Es redzu logā kaut kas spīd, domāju, stikls atspīd gan jau no mēnesis vienalga. Bija pilnīgi tumšs, nakts mešs, nevienas latenes. Un pēc tam, kad mēs iegājām iekšā, es secināju, ka ēkā pilnīgi visi logi ir izdauzīti. Pilnīgi tā kā nebija kam atspīdēt, tur vienkārši kaut kas bija bijis. Tā kā es ticēšu tev. Pareizi darīsi. Un pareizi darīsi. Degnis kļūdās. Nebija tur nekā paranormāla. Paranormālais ir nepārprotiet. Kā mēs sākumā teicām, spokiem ne tikai ticam, bet zinām, ka viņi ir, bet tajā konkrētajā gadījumā tur nekā nebija. Kas ir episkākais, kas ir iznācis no Spirit Boxa vai kaut kas jums tā kā lika? Ļoti subjektīvs jautājums. Mums ir draudējuši, ka nogalinās, ka nodarīs visu, ko vien ir iespējams. Es tirnu muižu, es redzu jau to. Es vienkārši domāju, kāpēc priekš manīm tas nav tā episki, tāpēc, ka es arī nesaku, ka priekš manis tas ir episki. Es vienkārši minu, ka tā ir bijis. Kas ir tāds, es zinu, kas ir episkākais, bet laikam tas būs arī tomēr tāds privāts stāsts. Uzreiz pateikšu, ar ko tas ir ar to mūsu kopīgo draugu pāris dienas pēc viņa nāves. Burtiski tad, kad mēs par to uzzinājām. Jā, varbūt tas atkal ir kaut kādi morālie jautājumi šajā visā, lai tik ātri vajadzētu to Spirit Boxu tur uzreiz slēgt iekšā un tā, bet mēs ieslēdzām. Jūs to nodarbojaties. Apjukuši, jā. Un tas, kas no Spirit Box sāka skanēt, burtiski viņa balsī, kas ir ļoti liels rētums no vienas puses, un tur gāja emocijas. Jā, laikam piekritīšu, ka šādi te privātie seansi patiešām ir bijuši tādi visietekmīgākie. Pats galvenais, viņi pat ir nofilmēti mums. Varbūt ne pilni, ne visi, bet daļas. Un pie ļoti lielas gribēšanas mēs pat to varētu pierādīt. Mēs negribam. Nav arī vajadzības. Tas, kurš šitā šaubās un mētājās, kad man tomēr interesē, tad nākat kompānijā līdzi piesaka. Tā varētu būt, ka tās 40 dienas ir, ka tas gars tiešām staigā un ir tāds spēcīgs. Viņš starp citu arī teica, mēs par to vēl prasījām, viņš teica, bet šis te cilvēks ir aizgājis. Bet ar Spirit Boxu ir tā, ka tomēr tur apakšā ir šis te kškš. Es zinu, ka viņš uz šo jautājumu atbildēja, bet ko viņš tieši atbildēja, tur tas baltais troksnis tomēr nedaudz patraucēja. Tā kā nezinu. Diemžēl nevienmēr visu var saprast, kas no Spirit Box izskanēja, un tad ir tāds Tik labs jautājums. Un var dzirdēt, ir atbilde. Tā kā arī filmējāt, un pēc tam varējāt atskatīties un mēģināt saklausīt. Bet tāpat nesanāca izzīst, kas tas. Tu saproti, ka tev atbild, bet tu nesaproti, ko tev atbild. Bieži vien tu online visu ideāli saproti. Tagad un tūlīt tas notiek, un tu jau visu ļoti labi dzirdi. Citreiz ir tā, kaut kā nesaprotam, kaut kur ir kā tālu, tas ir klusu un tā, kā kuru reizi. Es gan nezinu, no kā tas ir atkarīgs un kāpēc, bet tas man laikam, no manas puses, tad šīs dienas mans beidzamais jautājums tieši par to, vai ir kāds, kurš skatoties video, vai ir kādreiz kaut kas norādīts, kad, es video jūs ieraudzīju tur to, vai sadzirdēju to, Bija, komentāros YouTube rakstīja, atceros, bija, Šītis, Jēkabpils, neatceros, kā viņi sauca vēl tieši rakstīja, ka man šķiet, ka es tur dzirdu to un to. Tas bija 4. epizodē, es taču atceros šitajā Kautsmindas muižā, bet es neatceros, uz ko viņš tieši norādīja. Varbūt. Ir, tādas lietas ir, varbūt nebaigi bieži, bet ir. Dans arī kļūdās. Es nekļūdos. Visi kļūdos, tikai ne es. Tev ir kādi jautājumi vēl? Tu izlaidi jautājumu. Tev ir jautājums, es uzdošu viņu. Vai var uzskačāt, jūs prāt, var uzskačāt to sajūtu, to maņu, ka
Nu, tad, kad tu tik bieži strādā ar šo lietu, ar gariem un tā, vai ir iespējams uzskačāt to skilu, ieraudzīt, sadzirdēt, pamanīt? Jā, noteikti, pavisam noteikti. Jā. Tas ir kā ar jebkuru lietu, kuru tu dari. Vienalga, vai tu brauc ar riteni, vai tu mācies kādu valodu, vai tu mācies spēlēt ģitāru, vai tu nodarbojies, piemēram, ar šo te paranormālo izmeklēšanu, jeb šo spoku medībām, tavs skills aug, tu pacauc. Un es arī jau šīs dienas sarunas ietvaros arī minēju, ka es pats esmu audzis no 19. gada līdz pat šodienam. Man skatījumi ir mainījušies pa labi, pa kreisi, līdz beidzot es esmu nonācis tur, kur es esmu tagad. Un arī ar šīm te metodēm. Tu jau saproti, kas ir kaut kas dabiski izskaidrojams. Piemēram, tu ieietu pamestā mājā vai pat nepamestās šajā pašā dzīvoklī un vienkārši klausītos klusumu. Tu sāktu dzirdēt kaut ko ēka, tur pačirkst, kur krēsls pačirkst, piemēram. Un tu jau saproti, kas ir tā kā, viegli izskaidrojams un kas ir dabīgs un kas tomēr nav izskaidrojams. Un tas pats ir arī darbībā ar spiritboxu, piemēram, darbībā ar to pašu SLS kameru, ar jebkuru tehnikas vienību, kas mums ir. Tu laika gaitā pierodi un tu jau sāc filtrēt, kas ir, teiksim, tā dabiski izskaidrojams un kam ir vērts pievērst plašāku uzmanību. Ar visu to pieredzi, ja mēs drīkstam viņu tā saukt, kas mums ir pieredzi. Lūdzu, nē. Un tā, saprati, tu jau sākotnēji skaties drusku uz lietām savādāk. Tu kaut kādas skaņas vairs neuztver tā kā agrāk. Un es pat nezinu, vai tas ir labi, bet tā tas ir vienkārši. Bet jums ir uzskačāts jau tas prāts, ka jūs ieiet ēkā, jūs secināt, šitan te ir plēves, значит, ja šitan kaut kas nokustās, tā varbūt. Tas, kurās mēs sākumā tur visu šausmas, tur kaut kāda plēves, kā un kaut kāda ir tagad tādas lietas vienkārši jau automatiski smadzenes tiek ignorētas. Tu pat viņas nedzirdi. Viņas it kā ir, bet tu nemaz nedzirdi. Es droši vien stūrī jau sēdēt. Piemēram, tuvākais piemērs, ka mēs bijām nogājuši lejā, tur kaut kas tā čīkstēt, kā zola brauktu pa apava zolīt, kā brauktu pa grīdu, tāda čīkstoša skaņa, kaut kas tev tur kāpņu telpā bija. Mēs reiz sapratām, ka, bet tu nedzirdi, tev tas bija tur vairākas reizes, mēs kādas reizes 3-4 dzirdējām. Es zinu, dūmdetektoru. Es saku, ka tas ir sens. Mēs arī jau to tā kā sākumā ieklausamies, bet tad sākam tā kā jau paši analizēt, ka tas taču nav tāpēc, ka mēs runājam par paranormālām lietām, ka tas ir kaut kas vienkārši kaut kāds elements no mājas, ko mēs varbūt tajā brīdī nesaprotam, bet kam ir loģisks izskaidrojums. Jā, bet uzreiz galvā, viņi kaut kā pārāk vienādos intervālos. Un tur tā problēma vai tur tā mūsu talants, ka mēs tas uzreiz, tā analīze galvā notiek uzreiz, nē. Tas ir kaut kāda elektroniska skaņa, aizmirstamajiem tālāk. Sākumos tur 2 stundas, ko tagad darīja, tur taču kaut kas pīks, vai slēpjamies kaut kur un gaidam līdz rītam. Tā kā jāatceramies pašu vispār mūsu pirmo pieredzi Baldonai, ko šodien arī pieminējām, mēs pirmajā reizē nemaz ēkā iekšā neiegājām. Mēs bijām vienkārši nobijušies, mēs dzirdam tas varbūt arī patiešām tur bija paranormāls, ja mēs tagad atskatāmies atpakaļ, bet mēs bijām tik ļoti nobijušies, katra skaņa, katrs būkšķis, vēl kaut kas, un beigās mūsu pati pirmā pieredze beidzās ar to, ka mēs vienkārši nobijušies skrām. Kā jūs nobijuši? Bija pilnīga pārliecība uz to brīdi, ka tur ir iekšā dzīvē. Tā kā tas ir tāds pamesta ēka, tādā nostūrītī, nav izslēgts, ka tas ir diezgan liela kompānija, kas ir Jau mēs minējām dzīvē. Bet no gariem jums nav bail, ja? Tajā laikā bija. Arī no visiem tagad nav, jā. Tāpēc, ka viņi nevar fiziski ietekmēt jūs vai? Viņi fiziski ietekmēt. Es arī te nedaudz nokomentēšu. Es tagad baigi forši stāstu, ka es no gariem nebaidos un tā tālāk. Mēs pagājušajā vasarā taisījām arī vienu tādu foršu lietu, kas mums tagad būs šīs vasaras kanālā. Attiecīgi tīri, es pilno bildi nestāstīšu, bet tīri tā ideja. Es esmu viens pats pieslēgts ar roku dzelžiem, pamestā muižā, pilnīgā tumsā, un atslēga no roku dzelžiem atrodas pavisam citā lokācijā, uz kurieni dodas Dancis. Neviens nezina, ka es tur esmu. Dancis, ka iekļūst autoavārijā vai kaut kas notiek, kaut kā dzīvnieks. Un tad ar viņu ir cauri. Un tā vieta, viņa ir nekurienes vidū, un es esmu vienkārši, un es tur pavadīju, ja nemaldos, kaut kādas 40 minūtes pilnīgā tumsā, bez gaismas, bez telefona, bez nekā. Tāpēc sievietes dzīvo ilgāk. Un vēl ko nokomentēšu. Tiklīdz kā mani pieslēdza, tiklīdz kā viņš aizgāja projām,
es ēkā sāku dzirdēt skaņas. Es dzirdu skaņas un pilnīgā pārliecībā, ka tur kaut kas ir. Un es teikšu godīgi, es laikam jau biju gatavs mirt tajā brīdī. Tur kāds nāks narkomāns ar kaut kādu nūju vai kaut ko tādu. Labi, es viņam atdošu mošu kaut ko, kas man ir. Man jau nekā nebija ņemt kameras, kas apkārt stāv. Bet viņam, tas ir viņa moments. Viņš grib tieši tajā dienā kādu. Viņš visu dzīvi uz to ir gājis. Kur viņam ideāli izdevība. Un tur tādas domas nāk galvā. Es vienkārši sastindzis pilnīgā klusumā stāvēju tās 40 minūtes, un es pat runāju kamerā, es šitādā skaļumā runāju. Jo man ir bail, man vienkārši es tādas bailes, laikam, kā tur tajā mūsu pagājušās vasaras projektā, es paranormālajā jomā nebiju vēl izjūtis. Pie tam viņš stāvēja arī pilnīgākajā tumsā. Es viņam nestāju nekādus lukturus, neko. Ir kameras, kas skatās uz viņu ar infrasarkanajiem, ja? Tas kameras kaut ko redz, Dagnis neredz neko tajā brīdī. Bet tu jau var neko neēkam. Jā, stāv pieslēgts, neko neredzi un nedzirdi. Tik daudz lietas varēja noiet greizi. Labi, viens ir tur dancis avārija vai mamā narkomāts. Atslēga varēja pazust. Viņa varēja nekur nebūt mašīnai, kaut kas var notikt. Un tur nav neviena, un es vienkārši stāvu un roku dzelžies skatos, un vai tas bija gudrs lēmums vai nē. Bet tas viss būs redzams šogad. Tas jau ir uzfilmēts, un mēs to jau izdarījām, bet jā. Man prieks, ka jūs esat šeit un atslēgt, un piedodiet par ierobežoto laiku, bet... Bet man vispār patīk, ka šajā piemērā, kur man ir jābrauc, un Dagnis saka, ka tur, piemēram, es varētu iekļūt avārijā, Dagnis uztraucas tikai par to, ka viņš paliek pieslēgt. Ka es tur grāvī, vieta tiešām ir tik ļoti nekurienes vidū. Mēs pat varam teikt, kur tas ir. Tas ir Stirnu mūža, kas atrodas Stirnās, kur neviens nezin, kur tas ir īstenībā. Tas ir pamests ciemats. Viņš tur ir apkārt tikai pamestas ēkas. Kā tur kaut kas viens. Reizi nedēļā kaut kas garām brauc. Un tas narkomāns. Jā, un tā. Jā, Dancis tur. Dagnis pieslēgts VK. Es tajā brīdī toreiz arī domāju, ka es esmu redzējis to filmu 127 stundas, bet man pat nebūtu ar ko, un es nezinu, es vispār... Ar zobiņiem, mans draugs. Pēc tam kaulu tik jāparlauš un viss. Tur būtu ļoti slikti. Ļausim vaļu jūs iztēlē, bet tad ļoti gaidām jūsu jaunāko projektu SHA. Šeit. Un milzīgs paldies, ka jūs veltījāt laiku. Pēdējā lieta, ka mēs vienmēr dodam kaut kādu atgriezinisko saiti mūsu faniem, skatītājiem un visām kolaborācijām, kur mēs piedalāmies. Arī jums ir piedāvājums paspēlēties ar Ouija un Spirit Boxu. Vēl neesam gatavi. Bet ja būsiet, tad rakstīs. Ja jūs izlemsiet, tad lūdzu, mēs vienosimies par laiku, vietu un visu pārējo, tāds piedāvājums ir. Un, protams, arī skatītājiem, ja skatāties, ja vēlaties, tā kā mēs šodien minējām, parunāt ar Spirit Boxu, ar mūsu palīdzību, varam to darīt, naudu mēs par to neņemam, bet mēs vēlēsimies šo saturu publicēt. Yes. Tā kā like, share, subscribe, negaustojiet un vēlreiz milzīgs paldies. Paldies. Bye! Super. Thank you very much.